Sveicināts, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Tā diena ir pienākusi. Diemžēl došos iet savai automašīnai tehnisko apskati. Diezgan bēdīgi, bet nu ko darīt, tāda dzīve. Īsi apskatīsimies, kas te ir. Jā, jānomazgā, lai kaut nedaudz kāds smukāks skats, bet nu jā, divnieks gan jau par šo vietiņu. Jā, nu neko darīt. Par šo gan jau divnieks nebūs, par to tik traki nē. Tā, nu šeit arī, pa gaismām. Varētu būt, ka viena gaisma skatās ne uz to pusi, kur jāskatās, bet nu, tas stāsts tikai manas aizdomas. Nu, apakšā es nezinu, vai būs kādi caurumi vai nē. Par šo es nezinu, vai par spoguļu stikliņu, vāciņu šo. Es domāju, ka baigi par to jau nekasās. Nu, redzēsim. Šeit rūsiņa, bet to jau arī es nezinu, vai viņi. Tad jau redzēs, cik viņi daudz tur to skatīsies. Šī pusīte, nezinu, ja nemazgā, varbūt neko neredz, bet jānomazgā ir. Tā kā, nomazgāsim, tad jau redzēs, ka es, protams, nekādīgi neprognozēju, ka iziešu, bet, parasti ņemam bronzu. Šoreiz, lai jau ir sudrabs plūs. Lai iet. Ko iebraukuši esam? Gaidām, ka pamazgās bišku, jā. Pirkt, jo tagad samaksāju 195 eiro par nodokli un 32 par skati, bet, vismaz mēnesi, ja neieliks strīdnieku, tad vismaz mēnesi varēs braukt. Pēc tam tālāk, nezinu. Ko teiks skatē? Bet, braukt voltu boltu ar šo mašīnu nav iespējams. Paceļot var, jā. Vienīgais, kas tur būs ar to ģeneratoru, to gan jau jāmaina. Ja iziešu skati, tad jāmaina ir, jā. Tā jau redzēs, laiks rādīs. Gan cirkulī tur skrubina uz vela, paraušana. Es nezinu, vai es ar normālu mašīnu tad dzītu, kas to lai zina. Jā, bet, Volvo var aizzīt, nekāda problēma. Ko? Kur skaistas, tīra mašīnī. Ciek šitas deg. Bišku apkopts Volvo ir. Nedaudz pasūcu salonu, bišku pamazgāju, bet, labi, gan jau būs. Bet, tā, lai bišku cieņa, jā. Tagad aizbraukšu līdz Ikšķilei un tad atpakaļ uz Ogres CSDD, lai nedaudz uzciļās temperatūra, lai dzinējs uzkarst. Nevis uzkarst, bet uzsilst. Tā kā, dodamies. Tagad mēs esam CSDD. Redzēs, kā mums veiksies šeit. Agrāk, ja nav veļas, neveica atgāzu pārbaudi, bet šoreiz izrādās arī, ja deg check engine, neko neveic. Diemžēl tā ir. Motora filma deg paneli, Jā. Jūs ar to atgāzes neveicat. Neveicat, jā? Ok. Stājies aiz tā sejā tā. Ok, jā, labi, paldies. Atgāzes neizgāja, tagad būs kratīšana, redzēs, kā tur veiksies. Pašā boksā īsti neko nefilmēju, vienīgais uzņēmu vienu bildi, kur mans Volvo jau pacelts augšā, bet, kā pieniekās viņu pakratīja, paskatījās visas vietas un arī daudz ko atrada, manuprāt, pelnīti atrada, viss zolīdi. 12 sanāk divnieki, daudzi par gaismām, bet, ir arī tādi par rūsu. Un arī divnieks par, īsti nezinu kādas atgāzes, jo check engine dega, līdz ar to nekādu mērījumus neveica. Tas nedaudz bēdīgi, bet neko darīt. Vieninieku arī netrūkst. Nezinu, ko darīšu tālāk. Jā, vēl stāvbremzes. Stāvbremze arī sevi pievīla. Es nezinu, vai ir taisīt vērts. Manuprāt, nav jēgas, jo metināšanās tur aizies, vienkārši nereālas naudas tur. Ārprāts. Jānobrauc šo mēnesi un tad varbūt uz Tolmetu. Vai arī jāpieripina pie pārējām mašīnām. Ierakstiet komentāros, kā jums liekas. Tā gluži, ka 62 nav, bet, jā. Nelielas pārdomas pēc tehniskās apskates. Ko darīt tālāk? Vai ir vērts kaut ko darīt? Samaksājot nodokli, 160 eiro, to es ieguldīju. Principā, ja es iešu tālāk, tas vismaz man nepazudīs. Bet, ja es neiešu tālāk, tad tas pazudīs. Bet, iešu neiešu tālāk, visticamākais, nē. Bet vismaz tagad līdz 26. februārim var braukt, tas ir pozitīvi. Pēc tā laika gribētos mašīnu likt mierā.
tiešām, nevajadzētu, pietiek tēriņus. Jādomā par citu auto. Ierakstiet lūdzu komentāros, kurš auto varētu būt ideāls šī auto vietā. Nav jau garantijas, ka nākamo auto nopirkšu tādu pašu ieberzienu kā šo, bet varbūt kādreiz taču paveicās, bet nezinu. Jāskatās, jākrāj naudiņu, jāskatās kādas iespējas, bet noteikti ne ar šo auto. Metināšana ir dārga, vajag vienu slieksni, otru daļu tur kaut ko metināt un pašus vēl. Arkas aizmugurē, aizmugurējos tos spārnus vai kā viņus sauc, jā. Par to ielika divniekus. Golfa man metināja un jau tad tas bija diezgan dārgs pasākums un vistrakākais ar tiem metinātājiem ir tas, ka viņi galīgi nevar, ka viņi sāk metināt, viņi nevar tev pateikt nekādus termiņus. Viņi pasaka tev termiņus, bet viņi 100 punkti tajos neiekļausies. Tā kā, tā ir viena liela skabarga patkaļā ar metināšanu. Ja tu pats metini, tad varbūt ir savādāk, bet jā. Tā kā tur vēl ir sīkumi ar lukturiem, ka izplūdis kūlis vai, bet tas ir tajā lukturī, ko es nopirku pa 80 eiro. Tas varbūt no tā, ka viņš ir apsūbējis, vai arī vienkārši viņš ir cietis. Viņš bija, tas iepriekšējais saimnieks teica, ka viņam ieskrēja kāda mašīna, līdz ar to viņš dabūja jaunus un šos vienkārši notirgoja šo. Tā kā iespējams varbūt pat vajadzētu vēl vienu lukturi pirkt. Tas jau vispār ir 400 eiro normāls lukturis. 80, Xenona lukturis. 80 tas ir tāds kā tagad, kur rāda kūlis izplūdi. Jebkurā gadījumā skatītājiem ļoti ir iepaticies skatīties, kā es ciešu ar Volvo. Es jau labprāt varētu turpināt, bet tas ir tiešām ļoti padārgs pasākums. Ar YouTube nevar tik daudz nopelnīt. Varbūt nākotnē, bet nē, šoreiz ar Volvo nē. Tā jau laba, komfortabla automašīna, sēdekļi tiešām ērti, bagažnieks lielisks, liels, daudz ko var salikt. Tādā ziņā problēma nav. Par pašu izturību, jo viņš jau bija nobraukts un tā, ir jautājumi, bet tas jau tā. Milzonīgs paldies, ka skatījāties šo video. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!